nepatiesi savā komunikācijā, savā būtībā gan ar kolēģiem, gan ar priekšniekiem. Nu, reiz jūs esat pārliecināti par savu taisnīgumu, jūs droši vien analizējat, kas un kāpēc ir noticis. Vai ko jūs esat darījusi tādu, ko tad nevajadzēja darīt? Ja ko nedrīkstēja darīt, no priekšnieku skatoties? Vienu no pārmetumiem, kas ir manā pēdējā novērtējumā, ir tas, ka netika laicīgi iesniegt iesniegumu par komandējumiem. Runa iet par korupcijas apkarošanu, kas ir ļoti specifiska joma, un, piemēram, kāda personai, kur vajag aizturēt, negaidīti no Rīgas izbrauc uz Daugavpili, un, protams, kooperatīviem darbiniekiem ir jādodās uz Daugavpili, lai šo personu aizturētu. Un tad Striļčēneka pārmetumi ir, ka šādos gadījumos netiek uzrakstīti iesniegumi operatīviem darbiniekiem iesniegumi par komandējumiem 3 dienas iepriekš. Kā mēs 3 dienas iepriekš varam paredzēt mūsu klientūras virzību vai aizturamo personu kustību vai notikumu attīstību, jo apkarošana ļoti stipri atšķirās no parastās birokrātiskās darbības. Mēs vienmēr esam bijuši spiesti pakārtoties noziedznieku vai korumpantu dzīvesveidam, un tā situācija var mainīties, un lēmums ir jāmaina tajā minūtē. Un loģiski, kā attiecīgos dokumentus vairākas dienas iepriekš mēs iesniegt nevaram. Tātad tas ir iegans, nevis iemesls. Protams. Kas, jūsuprāt, ir patiesais iemesls? Cilvēkam, acīm redzot, gribās būt par priekšnieku. Viņu neinteresē tas, ko daru es, ko dara apkarošana, un līdz ar to ir pagājuši jau vairāk kā 2 gadi, kopš viņš ir amatā. To, ka viņi ir apstiprinājusi Saeima, nenozīmē, ka nav jāpilnveido zināšanas pirmām kārtām jau par apkarošanas jomu, jo arī komisija tagad atzinusi, ka viņam nav izpratnes par operatīvām darbībām un krimināla procesālām darbībām. Un, ja tādas intereses nav, tad arī zināšanas nevar būt. Acīm redzot, priekšnieks kā pašmērķis. Tātad, jūs domājat, tas var būt iemesls tāpēc, ka viņš nevarēja paciest to, ka jūs viņu necienījāt kā priekšnieku? Es domāju, ka viņš grib būt priekšnieks ar iespējami mazākiem traucējumiem ikdienā, kā piedalīties ceremonijās. Kā jūs viņam traucējāt? Piemēram, ir bijušas situācijas, kad ir jāparaksta tieslietu ministram vai tieslietu ministrijai vēstule. Protams, ka viņa tiek sagatavota Striļčēneka vārdu, viņam tiek iedota. Viņš paskatās, jūt, ka tas lēmums ir diezgan atbildīgs un ka tas ir nozīmīgs. Un tai mirklī viņš saka, Strīķa kundze, deleģējums parakstīt. Man jau likās, ka vēstuli ministram jāparaksta priekšniekam, bet, ja viņš deleģē, tad es arī parakstu. Tas jau kā nav traucējums, tad drīzāk jūs esat viņam izdevīgi noteiktā brīdī, kā atbildīgi uzņemoši. Tas nozīmē, ka labāk, lai nenotiek nekas, kas apdraud manu mierīgu sēdēšanu savā matā. Apkarošanas iestādēs vienmēr ir policijā un korupcijas apkarošanas iestādēs vienmēr ir negaidītas situācijas. Aizturēt korumpantus nav tas pats, kas pirkt kartupeļus centrāla tirgu, tāpēc, ka... Jūs pārāk daudz uzdrošinājāties? Uzdrošināties vajag vienmēr, ja tu gribi kaut ko sasniegt. Jā, bet jūs pārāk daudz uzdrošinājāties, pārāk daudz, viņa skatījumā pārāk daudz. Jā, ir jāsasniedz kāds mērķis, kas virzīts uz kādu korupcijas gadījumu atklāšanu. Tad, protams, ka kompromisi ar sirdsapziņu vai kompromisi nedarīsim to tāpēc, ka, piemēram, ir vēlēšanas, vai nedarīsim tāpēc, ka mūs kāds nesapratīs, vai pagaidīsim ar ziņošanu presē, vai ar šo es nebiju ar mieru samierināties. Jūs arī izteicāties pēc atlaišanas jau, ka Knaba vadītājs ir izpildījis kādu korupcijā iesaistītu uzdevumu. Tā atlaist jūs no darba. Jūs domājat kādu vai kādus konkrēti? Jūs taču ļoti labi redzējāt, ka bija pilna prese ar gavelēm no personām, kas ir iesaistīts mūsu lietās. Piemēram, Lemberkungs. Arī daudzi citi, kuri darbība jau sen nav patikusi, un viņi vienotā frontē, acīm redzot, iedvesmoja, uzdrošināja, uzmundrināja, un pēc tam kopā priecājās. Tieši to es arī gribēju pateikt. Striļčēneka, jūs domājat apzināti gāja šo cilvēku pavadā? Tam jau vairs nav liels nozīmes. Protams, ka viņš apzinājās par to personu loku, kuram par labu nāk šis lēmums. To viņš nevarēja neapzināties. Vai tādiem apgalvojumiem ir kāds tāds faktoloģisks pierādījums, vai jūs to vairāk, empīriski pārliecība ar iekšējām sajūtām tā apgalvojat? Saprotiet,
KNAB ir bijusi iestāde, kas visu laiku ir mēģinājusi ieviest progresīvas metodes. Mēs ļoti daudz ko darījām pirmo reizi. Un tagad ir sācies regress. Mūsu darbs paliek ar vien sliktāks un sliktāks, ko atzīst daudzi. Es domāju arī no publiskā viedokļa, no atbildēm uz žurnālistiem. Un arī baidos, ka arī apkarošanā tas regress var sākties, jo nav jau tā, ka es tikai neprotu sarunāties ar Striļčēnaku, nav neviena nodaļas vadītāja apkarošanā, ar kurus viņš saprastu. Mēs acīm redzot runājam pavisam citā valodā, un viņš faktiski, viņam nav normāla attiecība ne ar vienu vadošo korupcijas apkarošanas darbinieku birojā. Tas nozīmē, ka es viennozīmīgi nebūšu pēdējā atlaistā. Viņš nespēs sarunāties arī ar tiem nodeļu vadītājiem, kas pašlaik ir iestādes zelts un pret kuriem viņš jau ir zināmā mērā sācis vērsties. Un tas nozīmē, ka sekos atlaišanas vēl, un tie ir vispieredzējušākie darbinieki un nevar neciest korupcijas apkarošana. Tas ir tas, par ko man sāp sirds. No vienas puses man nav ko nožēlot, ir ļoti daudz, kas izdarīts, es daudz ko varu lepoties. No otras puses gribās, lai tas darbs turpinās arī tad, kad manis tur nav. Bet man nav ne mazākā pamata pašlaik tā cerēt. Jūs augustā televīzijā prognozējāt, ka KNAB ir gaidāmas pārmaiņas, bet toreiz jūs nekonkretizējāt kādas. Jūs domājāt šādu iznākumu? Personālī pārmaiņas ļoti daudz ko nozīmē. Pat pie sevis domājot, kāds ir varbūt pašlaik lielākais zaudējums birojam, ir tāds, ka starptautiskā sadarbība, no kuras, piemēram, ir atkarīgas, bija Latvenergo lietas iznākums un ļoti daudz lielu to iznākumu. Viņa ir ļoti trausla, viņa balstās uz cilvēkiem, personālajām, kā teica viens pretkorupcijas iestāžu vadītājs, ka mēs nesadarbojamies ne ar valstīm, ne ar iestādēm, mēs sadarbojamies ar cilvēkiem. Un ja tie cilvēki vairs nav tajos amatos, tad ir apdraudēti ne tikai Latvijas sejas starptautiskos fórumos, sanāksmēs, ir arī zināmā mērā apdraudēta tā starptautiskā sadarbība konkrētajās operatīvajās un krimināllietās. Tas ir laikam tas, kas man pašlaik visvairāk biedē, domājot par atsevišķu lietu iznākumu. Jūs prognozējat tātad iespējamību, ka tā pat saucama oligarhu lieta, kurā, kā es saprotu, ir vajadzīga daudz tiesiskās palīdzības lūgumi, varētu šī iemesla dēļ arī izčākēt? Es biju domājusi plašāk. Mēs, protams, pēdējā laikā pievērsāmies darbam pie arvien starptautiskākiem noziegumiem, lielākiem, jo Latvijas ietvaros ļoti miljonu darījumi notiek retāk nekā starpvalstu darījumos. Un, ja sadarbības partneri nesapratīs, kāpēc es tieku atlaista kā neprofesionāli, kas vispār notiek tajā Latvijā un KNABā, tad viņi var padomāt, var dalīties ar to informāciju. Tā savstarpējā uzticība ir īpaši nozīmīga tādās apkarošanas iestādēs, noziedzība un korupcija, tāpēc, ka notiek apmaiņa ar slepenu informāciju. Un tev ir katru reizi kā valstī jādomā, ja es iedošu šo informāciju Lietuvai, Igaunijai, Šveicei, šai konkrētai iestādai, vai viņi spēs paturēt viņu, vai viņiem var uzticēties. Un, ja atbilde būs neskaidra, tad daudzas iestādes izvēlās nesadarboties. Šādi jūsu izteikumi varētu tikai veicināt šo te nedrošību. Kādā veidā viņa zināmos mirkļos ir iestādes, kas sazinās ar manīm, un viņi vairs ar manīm nevarēs sazināties. Maniem izteicieniem vairs nav nekādas nozīmes. Viņa prasīs, kur ir jūta, un atbilde būs, viņa ir atlaista kā nederīga. Tam vairs nav nozīmes, vēl pat labāk, ja viņi to uzzina publiski, nekā viņiem to paskaidro kolēģi, un viņi neko nesaprot. Vai no šāda viedokļa tomēr atgriežoties jautājums par, piemēram, pieminēto oligarhu lietu, jūs ir bažas, ka viņi varētu izčākstēt? Man ir ļoti grūti prognozēt, cik ātros tempos Striļčēnaks izrēķināsies ar citiem apkarošanas darbiniekiem, kas arī ir neērti, kas arī saka patiesību, domā plaši. Ja tas notiks viļņveidīgi, tad, protams, ka tas var ciest. Jūs sacītais par vairākiem starptautiskiem projektiem nozīmē, ka ir dažas lietas, par kurām mēs vienkārši nezinām, ka tāds ir rosināts?
Tieši tā. Ja viņš izčāksies, mēs nekad neuzzināsim. Man ir jāpieturās pie valsts noslēpuma likuma, pie izmeklēšanas noslēpuma. Es to jautāju tādā sakarā, ka tiešām pēdējās mēnešos un vispār pēdējā laikā par Knabu tiek dzirdēts ar vien mazāk. Kā jau jūs minējāt par to, tas prestižs nav īpaši audzis, pēdējā laikā drīzāk ir otrādi. Kā tad īsti pietrūkst, lai varētu Knabs strādāt sekmīgāk? Vai tur bija komunikācijas problēmas, vai tur patiešām nenotika vairs izmeklēšanas tik ļoti? Izmeklēšanas notika, par to liecina gan mūsu rezultāti, gan pat Striļčeneka iecienītā statistika, bet biroja vadītājs ir biroja seja, gan iekšpusē, gan ārpus Latvijas. Un līdz ar to es arī gribētu, lai mums būtu tāds priekšnieks, ar kuru mēs kā Latvijas iedzīvotāji lepotos ārzemēs un ar kuru es varētu lepoties. Viņš jau ir amatā vairāk kā 2 gadus. Tad rodās jautājums ne tikai tas, ko viņš ir iemācījies, bet arī ko pa šiem 2 gadiem ir panācis, izdarījis, kas nav bijis līdz pirms viņa. Komunikācija ar presi pilnīgi viennozīmīgi ir atkarīga no biroja vadītāja, no tiem rāmjiem, kurus viņš uzliek darbiniekiem. Korupcijas novēršana ir ļoti lielā mērā atkarīga no tā, kā un kādu informāciju sniedz presē. Apkarošana arī, protams, ir atkarīga no daudziem faktoriem. Protams, ka iestādes vadītājs ir tas, kas virza šo iestādi vienā vai otrā. Tātad gan komunikācija, gan līdz ar to uzticēšanās un tāpēc mazākas efektivitāte. Tā. Es neteikšu, ka efektivitāte ir mazāka, bet viņa uzreiz kristies nevar. Bet viņa var kristies, ja tas kurs, kas ir uzņemts, tiks turpināts. Jā, bet nav, piemēram, daudz tādas lietas, kurām mēs vispār nedzirdām, vai notiek izmeklēšana. Nē, tur daudz slavenā būvniecība, tur ir konkursi, Rīgas doma un tam līdzīgi, par kuriem daudz runā sabiedrībā, bet nekad neko nezinām, vai Knaba vispār kaut ko dara vai nedara. Kāpēc? Resursi nav tik lieli korupcijas apkarošanas, ir svarīgi izvēlēties nozīmīgas nozares vai nozīmīgas amatpersonas. Un līdz ar to mēs nevaram korumpantu, diemžēl, ir daudz vairāk. Viņu ir ļoti daudz, nekā Knabs var paspēt izķert. Un arī tāpēc iestādes vadītājam un arī vietniekam ir jābūt vīzijai, vai mēs šos ierobežotos resursus virzam uz ceļa policista daktaru ķeršanu, vai mēs tomēr skatāmies lielos iepirkumus, lielos projektus, starptautiskos iepirkumus. Kas bija tā jūsu vīzija un kas bija Striļčena kunga vīzija? Striļčena kunga vīzija es neesmu dzirdējusi. Viņš tikai atkārto, ka viņam visas 3 ir prioritātes, gan apkarošana, gan novēršana. Viņš nekad nav izrādījis tādu interesi par nepieciešamo virzību apkarošanā. Jūsu? Mūsu vīzija, ko, protams, es izstrādāju kopā ar nodaļu vadītājiem, ir korupcija ar tiesu saistītājās sistēmās. Tas nozīmē tiesības sargājušās iestādēs, augsta līmeņa policija, prokuratūra, tiesu sistēma, kā arī starptautiskie iepirkumi, starptautiskā korupcija un augsta līmeņa amatpersonas, no kuriem ir atkarīgi nozīmīgi lēmumi. Un tad, protams, ikdienas darbā, komunicējot ar darbiniekiem, mēs saprotam, kādai amatpersonai vai kādai nozarei ir jāpievēršās, pret kuru ir jāstrādā konkrētā mirklī, jo pa šiem 12 gadiem Knabā ir sakrājies ļoti daudz dažāda veida informācijas. Tiešām ļoti daudz par dažādām personām. Bet viena lieta ir zināt, un pavisam cita lieta ir pierādīt. Un pierādīt ar to latiņu, ko uzstāda mums Latvijas tiesas judikatūra. Līdz ar to ir diezgan pabiežas situācijas, kad kādā nelielā mērā to pierādījumu trūkst. It kā pārliecība no esošiem pierādījumiem rodās, bet lietu nevar virzīt. Un, protams, ka no visas tā informācijas apjoma ir rūpīgi jāanalizē, kuru lietu izdosies pierādīt, bet lai tā lieta arī būtu nozīmīga.
Un saliekot šos divus aspektus kopā, var ikdienā izvēlēties to mūsu targetu vai mērķi. Par lietām, ko, protams, cilvēki daudz jautā. Cik priekšnieku vadībā jūs esat strādājusi? 3 priekšnieku, bet es aicinātu būt konkrētam katrā gadījumā. Ja jūs atcerieties, Loskutovu kungs publiski ir atzinies, ka tad, kad viņu ielika amatā, toreizējā politiskā vara viņu mudināja un faktiski spieda atlaist Strīķi no darba. Un tajā mirklī, kad viņš stājās amatā, viņš arī centās to izpildīt. Būtu dīvaini no manis prasīt labas attiecības tieši tajā mirklī, kad tās darbības notiek. Ja mēs runājam par Vilnīšu kungu, viņš ir atlaists par ļoti daudziem neskaitējumiem pārkāpumiem. Tad mans uzdevums būtu bijis veicināt šo pārkāpumus, piedalīties tajos, par kuru viņš tika atlaists. Ja mēs tagad runājam par Striļčēnaka kungu, ja viņam nav zināšanu operatīvais un krimināla procesālais darbībās, un tai vietā, lai paļauties uz mani, viņš vēršās pret mani, tad kāda būtu mana, jūsuprāt, izvēle izmest no galas visu savus zināšanas un tāpat neko nerunāt par jomām, par kurām es esmu atbildīga. Jāatzīst, ka visos 3 gadījumos, saliekot tos kopā, kaut kas klibo priekšnieku atlasē. Neviens no tiem cilvēkiem pirms tām nav bijis ar varu pārbaudīts, nav bijis atradies amatos, nepārāk rūpīgi knabam izvēlēs tos priekšniekus. Brīžiem rodās sajūta, ka kaut ko, jebko ielikt amatā un aizmirst. Bet visi 3 bijušie priekšnieki kritiski izsakās par jūsu darbu, kā padotās darbu. Vai tas neliek jums tomēr paraudzīties uz sevi paškritiskāk? Un konkrēti, es tikko minēju katra priekšnieka gandrīz no primāriem uzdevumiem bijis atlaist Strīķe, ko viņa arī centās darīt. Līdz ar to jūs piedāvājat personai, kuru laupītājs cenšas aplaupīt, sadarboties ar laupītāju? Faktiski jūs sakāt, ka Saeima vienmēr ieceļot knapu priekšnieku rūpējas tikai un vienīgi, lai cīnītos pret jums? Nē, ir daudz vairāki faktori, kas iedarbojās, to personu lokas ir ļoti plašs. Un, protams, ka ja cilvēks ir nepieredzējis kā vadītājs un ar vājām zināšanām, tad apkārt sarodās padomdevēju, palīgi, kūdītāji, un tik līdz cilvēks nav pietiekama personība, kas spēj izvērtēt visu apkārt notikušo, viņš uz šādu kūdīšanu var ļoti elementāri pavilkties un izpildīt visu šo apkārt esošo cilvēku gribu. Loskutova kungs, kā zināms, nav vairs pēc tam ļāvies kūdīšanai, kā jūs sakāt, un pēc tam jūs kādu brīdi sastrādājaties itin veiksmīgi, un arī viņš tomēr kritiski izsakās par jūsu to administratīvo darbu, kā jūs esat strādājuši. Kāpēc tad arī jūs, prāt, tomēr viņš ir tikpat kritiskās domās? Tas ir jāprasa viņam. Man ir grūti spriest, vai tā ir nostalģija pēc biroja vai kas cits. Bet kā izpaužās jūsu paškritika pret sevi vai savu darbu? Paškritika parasti izpaužās ikdienā. Es nekādā gadījumā, ievērojot kādu tur hierarhiju, nelieku padotiem pildīt uzdevumus. Ja es jūtu, ka viņiem ir taisnība, nevis man. Mēs vienmēr izdiskutējam. Mēs vienmēr ieklausāmies viens otrā un kopīgi pieņemam lēmumus. Es nekad neesmu bijis tas cilvēks, kas kategoriski uzstāja tikai tāpēc, ka viņš ir priekšnieks. Protams, ka kādas pie tā darba apjoma varētu būt bijušas kādas darbības, kuras varēja izdarīt labāk, pareizākā laikā, it īpaši, ja mēs runājam par 3. un 4. gadu, tad knabu un apkarošana tikai mācījās strādāt, un tajā brīžiem tā padomājot, ka ar mūsu šodienas zināšanām un tajā situācijā ar tiem korumpantiem un tajās lietās, kuras mums nācās izbeigt, mēs būtu vairāk daudz izdarījuši ar pašreizējo bagāžu. Protams, ka mēs daudz ko varējām izdarīt 3., 4., 5. gadā labāk nekā pašlaik. Ņemot vērā, ko jūs sacījāt par knabu vadītāju izvēli un to, kā jūs esat saredzējuši viņu kā uzdevumu, viens no uzdevumiem nogāzt jūs no amata, vai ir iespējams vispār tādā gadījumā strādāt kā padotai, ja jūs nevarat uzticēties nevienam, kas kļūst par priekšnieku? Tā nav, ka es nevienam nevaru uzticēties. Es uzticējos un gāju runāt tieši un godīgi ar visiem 3.
Es vienmēr biju gatava, un svarīgākais, man nav nekā personīga ne pret vienu no viņiem, un arī pašlaik nav, un nekad nav bijis. Ja tu redzi mērķi, tad primārs ir sasniegt mērķi. Šī nav firma, kur īpašnieks pieņem darbā un atlaiž tikai tāpēc, ka kādam svīst roka. Bet šī ir valsts iestāde, un līdz ar to priekšnieki iegribas nevar būt pāri mērķim, kura dēļ iestāde strādā. Mums visiem naudu maksāja nodokļu maksātāji, nevis vadītājs. Tajā pašā laikā gan visi vadītāji saka, ka viņi kā vadītāji visvairāk ir jutuši tieši informācijas trūkumu no jums. Jūs neesat stāstījuši vai arī dalījušies ar viņiem par to, ko darāt vai grasāties darīt. Ļoti daudz klišējas. Informāciju var saņemt ne tikai no manis, bet arī no nodaļu vadītājiem, ar kuriem ar izmeklēšanas nodaļas vadītājs Teļčēnaks gadu garumā atteicās komunicēt, lai gan tā ir viena no nozīmīgākām personām. Arī operatīvo izstrāžu nodaļu vadītājs netika pie saprātīgas sarunas. Grūti jau sniegt cilvēkam informāciju, ja tā viņu neinteresē. Ņemot vērā to, kas ir noticis, vai jūs nožēlojat, ka jūs pati nekandidējāt uz knabarītāju amatu? Uz šo jautājumu, acīm redzot, es vēl neesmu gatava atbildēt. Iespējams, ka tā būtu bijis pareizāk. Iespējams, ka man tāpat tur neievēlētu, tad nekā pareizāk tur nebūtu. Tad būtu vēl kāda klišēja no sērijas pati nenokļuva. Tāpēc arī tagad konfliktē ar priekšnieku un nezinu. Es domāju, ka atbildot šo jūsu jautājumu es varēšu sniegt kaut kad vēlāk. Jūs esat norādījusi arī dažādas sīkumus, kad Teļčēnaka kungs ir sacījis, tur laikā neatnāk sapulcs, apsēž ne tajā krēslā. Tā bija patiešām, jā. Nevajadzēja piekāpties, tādu kopēju mieru labad visiem šiem sīkumiem? Sākumā jau cilvēks piekāpjās sīkumos, pēc tam viņš piekāpjās, ka mēs šo ziņu nelaidīsim, tāpēc, ka ir vēlēšanas un tas var kaitēt. Ziņa par kādu aizturēto kurumpantu. Pēc tam tas ir ļoti slidens ledus. Pēc tam viņš liks man, piemēram, slikti novērtēt kādu manu padoto, kuru darbu es uzskatu par ļoti kvalitatīvu. Viņš teiks, tev ir jāsoda, tāpēc, ka viņš man nepatīk. Un tad es netaisnīgi vērsīšos pret saviem padotiem, tā var ļoti tālu aiziet. Bet ir kaut kāda zināma robeža, sīkumos piekāpjās, lielās lietās nepiekāpjas. Tas tomēr mana pieredze liecina, ka es sīkumos arī piekāpos, visas nepieciešamās atskaitas tika sniegtas. Bijušie mani darbinieki, kas ieraudzīja pirmo reizi man atzīme D pusgadu, ir centušies izpildīt visus sīkumus, visas iegribas par lietvedību, datnēm, vietnēm, reģistrācijām un statistiku ar domu tādu, ka lai pēc tam mans novērtējums nebūtu tikpat slikts. Tā kā sīkumos mēs jau piekāpāmies. Ko jūs darīsiet tālāk? 20 gadus pirms šīs Ziemassvētku dāvanas es esmu kalpojusi valstī, es esmu cīnījusies pret netaisnību attiecību, kas skāra citus cilvēkus. Tagad man ir acīm redzot jāiemācās cīnīties pret netaisnību, kas vērsta uz mani pašu. Man tas ir tāds jauns izaicinājums, uzdevums, bet arī to būs jāiemācās. Tikmēr jādzīvo ir kaut ko jāpelna maizi. Jūs redzat sev kādā citā darbā? Es pašlaik par to nedomāju. Man nebija izņemta atvaļinājuma no 11. gada. 2011. gada man, protams, ir jāatpūšās, jāapzinās sevi šajā situācijā. Jāgatavo pārsūdzības. Es neapšaubami pārsūdzēšu. Es esmu jau arī iesniegusi premjera ministram lūgumu izvērtēt Teļčēnaka rīcību attiecībā uz manu novērtēšanu. Man ir jāgatavo prasības pieteikumi tiesām. Kā komentējat Tas viss prasa laiku. Kā komentējat šos apgalvojumus, ka jums ir noteikti savākt kompromatu par dažādiem cilvēkiem, ieskaitot par vienotību, un līdz ar to viņi spiest parūpēties būs par jums? Tā ir kārtējā PR klišeja, ko pielieto diezgan regulāri daudz visdažādākās situācijās. Protams, es daudz ko zinu, bet es nekādā veidā nekad nebiju kalpojis nevienam politiskam spēkam un nekad neesmu pārkāpusi likumu attiecībā uz informācijas izpaušanu, sniegšanu. Un
Svarīgākais ir tas, ka tu vari sev godīgi pateikt, ka tu neesi bijis netaisnīgs vai negodīgs, un tas man pašlaik ir svarīgākais. Es, protams, apzinājos, ka šādā amatā var dažādi beigties. Es ar to biju gatava. Dažādi mana karjera var beigties, uz to es biju gatava katru dienu, tā teikt. Korupcijas apkarošana ir stāvēšana uz barikādēm, stāvi uz barikādēm, uz tevīm šaus no abām pusēm. To es izjūtu ļoti spēcīgi uz savas ādas. Nu, kā ir, tā ir. Pieļaujat, ka būs tiesu darba par atjaunošanu? Viennozīmīgi. Viennozīmīgi es versīšos tiesā un visās citās institūcijās, jo ja es nedrīkstu pieļaut netaisnību pret sevi, savādāk tā kā manam visam izdarītam būs mazāks spēks. Bijusī tagad knaba vadītāja vietniece Juta Strīča šeit studijā. Paldies, ka atnācāt. Mums ziņas, un pēc ziņām tad šeit būs studijā valsts kontrolieri. Paldies. Dažkārt arī labākos nodomus aizkavē sarežģījumi, jo īpaši reizēs, kad mēs mēģinām atvieglot dzīvi 700 000 cilvēku. Aizkavēšanās dēļ ne visi rīznieki paspēs saņemt jauno rīznieka karti līdz 2014. gada 1. janvārim. Tāpēc reformas ieviešana galvaspilsētas sabiedriskajā transportā atlikta līdz 1. martam. Pārejas posmā no 1. janvāra līdz 1. martam biļete gan Rīgas iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem maksās vienādi, tikai 60 centu. Sveika, vedekliņ! Nesen biju Eiroaptiekā pēc savām zālītēm. Farmaceite man ieteica arī lisī zivju eļu ar atlaidi. Iedeva arī avīzīti. Skat, te vitamīni mazmeitai. Marsieši. Viņa tak bieži ziemā slimo. Pag, kas te rakstīts? Dāvanā maģiskā pildspalva tiem marsiešiem. Oh, tas viņai patiks. Aizej un noteikti nopērc. Lielas paldies! Rīt pēc darba iebrauksim Eiroaptiekā. Eiroaptieka. Esiet veseli! Pēc ziņām jūs gaida raidījums Kruspunktā. Tajā žurnālisti un klausītāji varēs izvaicāt valsts kontrolieri Elitu Krūmiņu, bet 2 atkārtosim šī rīta restartu. Tajā Leldis Stumbres stopētāja 20. sērija Nevajag. Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1. Sveicināti ar ziņām pulksten 1 dienā studijā Agnes Vasarmane. Latvija ir gatava pievienoties Eirozonai, secina Eiroprojekta vadība. Mīnēta autosprādzienā nogalināts Libānas eksministrs. Latvijas nākamā gada putns būs pupuķis. Latvija ir sagatavojusies tam, lai jau pēc 5 dienām 2014. gada 1. janvārī pievienotos Eirozonai.